Kamēr sieva guļ, jāizmet kāds aplīts pa kluso. Pam, param, param. Pam. Bāka pilna. Tā aizbāksim mazliet tālāk. No, mašīna tieši brauc garām un reizi iedarbināšu. Tas laikam nav ļoti veselīgi iedarbināt un uzreiz ripot projām. Nav variantu. Nu ko, šodien neliels nakts izbrauciens, 10:30. Aizbrauksim līdz Rīgai, satiksim pāris čomus, kam arī gribējās šonakt izmest kādu līkumu, jo tuvojās augusta beigas. Jāmēģina izmantot katrs siltais laiks, kamēr vēl ir. Aizbrauksim satikt Uldi un arī Arturu. Vieni remonti. Kā jums liekas, šito sataisīs līdz gada beigām? Vai nē? Atrodamies uz Latgales ielas. Taisa tramvaja sliedes. Aiz manis brauc policija, bet cik man zināms, tad viņi nebrauc aiz manim, jo mirgalkas jau bija pirms tam. Bet nu, var gadīties visādi. Nē, domāju, diez aiz maniem, tad būtu jau panākuši. Pamparam, pamparam. Jo-majo. A few moments later. Nu, izmetīsim nelielu luņķi. Tā, nu gaidam čomus. Nu, sekojam aiz Ulģis. Aizbrauksim mazliet par Rīgas centru. Šodien sākās Rīgas pilsētas svētki, šodien piekdiena ir. Un, nu, rītdien tie lielie svētki, bet krasta iela esot ciet. Laikam tā novembra iela. Pam, 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 pam. Tā, kaut kas baigi mirkšķina augšā. Es ceru, ka tas nav zibens. Rīktīgs apgaismojums debesīs parādās tā zipsnī. Kā man patīk šajās Rīgas ielas, vieni kanalizācijas vāki. Man liekas, es tur priekšā arī redzēju. Tas izskatās pēc negaisa. Kas te par remontiem notiek? Panorāmas rats, bet neredzu, ka viņš darbotos. Nevienā virzienā. Nevienā virzienā. Kā tā? Pa vēlu? Ir! Negais tuvojās. Tur kaut kas tur ir. A few moments later. Tā, nu Rīgā daudz cilvēku. Ļoti daudz cilvēku. Bet, kā Uldi saka, saistībā ar pilsētsvētkiem. Kas tev? Nu, benzīns? Vajag iestumt? Tā izskatās. Baļē, tev noveicās. Labi, davai laižam.
Nebiedēsim mazus bērnus. Tu. Trakie latvieši, ne? O, te man dakters ir. Tur es staigāju pie dakteriem. Labāk nestāstīšu kādiem. Arī sagribēsies. Kas ir? Cik ir atļautai? A cik ir? Višķi sajuk, ieraudzīja zaļu. Cik te ir atļautais? 50 plus mīnus 5 kilometri. Jā, un cik tev bija tikos? 40 bija? Neskatījos speedometru. Kontakts bija pakals atmetīja. Mēs sajūtām no moši 57, 58. Var būt 60, bet man grūti teikt. Pēc kafijas, ja? Gads bez tiesībām. Es domāju, ja ir pilsētā, tad sūdīgāk ir. A few moments later. Pam-param. Tā, mēs te kursējam no viena punkta uz otru. Un draugi arī te ir atbraukuši. Bet tie ir pašvaldības draugi. Un mēs dzirdam, kā bubina debesis. Kaut kāds negaiss nāk. Kaut kāds negaiss nāk pie mums. Tagad mēs te kaut kur atpakaļ aizbrauksim. Jācer, ka braukšu mājās. Nebūs negaiss. Nu, tur normāls negaiss. Tā zipsnī. Pram. Sekotājs. Sākās lietas. Tā, nu, negribēju to lietu. Kās pa bembīšiem. Normāls zibens. Jābrauc mājās. Jācer, ka nobrauksim tur, brauksim tur un nebūs lietas. Man vajadzēja tev piesaukt vienu. Tagad Tāda zipas pulze tur strādā. Ej tu nost. Normāls lietatiņš sākās, bet es vēl nejūtu. Cauri vēl neiet.
Re, jā, malā. Jā! Tā nu nā. Tā, poho. Laikam jāpagaida, ka šitais pirmais metiens beigsies un mājās. Ne, es domāju, bišķi norimsies. Jā? Tas pirmais lietas vēl tā, bet tikko tagad sāk kūties nāk lejā. Pag mājās tad ir, ne? Nē. Ja tu saki, ka nekas labāk nebūs, tad laikam nav te baigi ko. Tu sakārtojies un laižam, ne? Reāli kāds 10 minūtes nokavējām. Var jau redzēt pēc vēja normāli. Tur kā lietas iet. A few moments later. Davai. Piekās, tagad piekās. Tā, tu jau uz ogri, pareizi. Tu jau uz ogri. Davai. Un mēs dodamies pa mājām. Kamēr lietus mazliet norimās, izmantosim izdevību. Bļa, kā zībeņo. Šeit iederētos dziesma. Rider on the storm. Nē, otrādāk, bet savādāk. Rider in the storm. Nebija plāni man par tādu lietu šodien braukt. Bija plāns mierīgs vakar izbrauciens pa Rīgu, pa Rīgas naksnīgajām ielām, un te pēkšņi tāds blieziens. Bļāķ. Protams, es kā vienmēr apģērbies pareizajā ekipējumā, visi caur sūcos kā švamme, kā sūklis bobs. Bet nu vismaz prāti pietika uzlikt balto stikliņu šodien. Pa caurspīdīgo, domāju. Bļā, sāk mazliet bail palikt no tā zibens pretī. Tieši pretī normāls svītras līnijas. Es ceru, ka kamerā varēs labi redzēt. Ja man kamera vispār vēl strādā. Vai nav atslēgusies gadījumā. Rider in the storm. Jāmūk no mašīnām. Tās, ka par izsēm mauc, tā šļakstās. Reti, kuru mašīnu vispār piedomā nobraukt mazliet maliņā, lai neapšļaksta. Reti, kura. Sieva gan jau ir piecēlus, es redzu, ka es neesmu mājās un domā, kur tāds idiots pa tādu laiku ar moci aizbrauca. Visa dirsa jau slāpja, vēders, kājas vēl mazliet bišku, nu šitā daļa vēl ir šitik mazliet sauls. Būtu labi, ja vēl būtu tāds posms, kur nelīst, un to var vismaz paspēt izžāvēties. Bet domāju, ka mēs varam necerēt. Visādas oranžās mirgalkas braukā, dienesti kaut kādi. Es ceru, ka zibens nevar iespērt braucošam mocim. Jo tāda sajūta rodās, ka zibens ir te patās, bet es viņu nedzirdu. Tā tad, nu, vēl nav tik traki. Tā luksfor nestrādā, uzmanīgi. Nevis nestrādā, vienkārši oranžā gaisma ilgi mirgoja. Likās, kad atslēgušies. Bļā, man jau pakaļas lapja. Man te viss lapš. Jomājo. Teikšu godīgi mazliet neumulīgi sāk palikt. Teļu arī nevar redzēt vairāk. Nav tā, kad ikdiena ir pa nakti braukt un lietu. Pa nakti tas ir viens, bet lietu. Vēl vējš sākās. Jomājo, vēl lai krusa nesākās. Vienkārši. Jo, ej tu divs, lai nejūsūs man tajā fūrē iekšā.
Ё-моё, вышел, блин. Tuvāk ikšķelē zibens spēcīgāks un spēcīgāks, acis sāk vairāk un vairāk apžilkt. Vispār nezinu, kā kamerā var redzēt. Varbūt mani jau vairāk vispār nevar dzirdēt. Kamera vēl strādā, rādās man spogulī. Sieva mani salamās, vienkārši salamās. Viņa teikt, ka tu esi tāds idiots. Es jau būšu tūlītās mājās. Arčiem vēl līdz Ogrei jāmauc ir. Tām vēl drusku tālāk. Uzgāzē. Man visa pakaļa vienkārši slapja. Jā. Normāls brauciens. Labi. Šodien nepietiks.